Šušovīts pretējā pusē. meties Holts acīt un uzreiz pats piespiež Ripu pie lētas. Maļeņkīgs. Un viltīgi Zainuļins ieraida Ripātos atlets. Ripa pret apmalu un no nulles leņķa būtībā raidīja. Tieši tur, kur diemžēl vajadzēja trāpīt. Viss, viņam pat nebija laiks skatīties, kur atrodas Holts. Jā, nu gadās arī tā. Gar Holta, Gurnu un vārtu stabiņu Ripa ielec vārtos. Tad iztārā Maļeņkīgs iegūst vēl arī dažas sekundes. Maļeņkīgs nevar spēli turpināt, bet tiesnesis atradās turpat blakus. Netika fiksēts pārkāpums. Maļeņkīgs bija ar Ripu skaļāka vēl. Ņemot vērā arī arēna lielāka. Vai otrā virzienā tas var mainīt spēles likteni kardināli. Bukārts izdara metienu Fatiem, Ripā atlec vārtu priekšā, kur Ripa tur mejā un centās to ievadīt vārtu priekšā. Bet ir vēl viens metiens, tur Būrsmā Ripa paliek, bet joprojām zonā. Šķiet, ka līdz šim labākā iespēja, neizdevās. Es atklāt sakot nepamanīju tiesneša žestu. Lūk, šī iespēja mējiem, neizdevās viņam ievirzīt Ripu vārtos. Iespējams, ka par bloķēšanu noraidīts Galviņš. Šeit grūti pateikt pret Varanakovu. Un spiests lidot atpakaļ. Nē, vēl labāk. Kosā un Kovals. Šajā brīdī Kovals glāb. Gandrīz jau līdz galam apspēlē. Gandrīz bulītis Hosam sanāca. Tas atļauties. Nomierinies, lūk, Hosas izgājiens. Līdz kā visu pareizi viņš izdarīja. Špagatā nosēdās Kovais un arī paspēja nulli patraucēt nedaudz. Skatāmies vēlreiz. Kosa. Pietiekam augumā Ražens ir Kovais un atliek nosēsties, ja nepārcels Ripu pār, tad arī īsti kas nesanāks. Labi fiksē Ripu, viņš neatcīt vārtu priekšā, tieši tāls arī bija tuvumā klāt un ļoti, ļoti daudz tas nozīmē šādā serijā. Un te Ripa arī savos vārtos jau ieslidina Nilsons. Dodot labprātīgi iniciatīvu. Un nav ar priekšas Bičevskis. Lieliski iespēja, metiena iespēja bija Mārim Bičevskim. Sprukts. Krišjāns Rēdlis. Krišjāns metiens nobloķēts, diemžēl, bet jānotur Ripa zonā metiens no pretinieka Ripa zonas garām vārtiem. Pārkļūst, protams, nav, jo mazākumā spēlē Torpedo. Kļūdamies piespēlē Ripa jau Torpedo zonā, bet tā pretiniekam. Un tā jau vidus zonā un viens pret vārtiem. Diemžēl sezona būs beigusies šodien. Pieliek tomēr punktu šai spēlē un šai sērijai. Torpedo līdzjutēja vēlme braukt uz Maskavu piepildījās. Torpedo bija pārāks. Mazlietiņ, bet tomēr bija pārāks. Kas regulārajā turnīrā finišēja 2. vietā. Tomēr liels izmaiņas arī. Konferencē tieši tā. Šā gada Torpedo un pagājušo pat divas notiks nākamā sezona. Var saprast komandas kapteiņu niknumu un neapmierinātību. Arinkals izcīņas spēļu sērijā. Ko apsveicam Nižņi Novgorodas Torpedo. Uzvarēja ar 4-3 spēļu sērijā. 7. spēlē 2-0. Bet neviena slikta vārda